Labdien, jaunavas, klāt aprīlis un paskatāmies, kāda enerģija virmos apkārt jūsu zīmēm. Sapņotājs. Sapņotājs, plānotājs, radošums, tas ir tas, kas jūsos gribēs parādīties šajā mēnesī, vēlme paskatīties uz dzīvi savādāk, sajust jaunu garšu, smaržu vecās vietās, satikt jaunus cilvēkus, braukt pa jauniem ceļiem, vērot citus maršrutus. Un, ja jums ir viens maršruts, kā jūs dodaties uz darbu, tad izmainiet to. Ja jums ir viens veids, kā jūs dodaties uz darbu, pamainiet to. Vai jums ir ikdienā kaut kāda lieta, ko jūs regulāri atkārtojat dienu pēc dienas, paskatieties, kā savādāk šo lietu var izdarīt, vai kā manā vietā to darīt kāds cits cilvēks. Šis ir mēnesis par svaigu skatījumu uz dzīvi, par savādāku skatījumu uz notikumiem, paejam ārā no savas ādas un pamēģinām izskatīties, kā mūsu dzīve izskatās no apkārtējo cilvēku redzes punkta, un vai tā izskatās forša, vai tā izskatās tāda, dīvaina, ja? Un ko mēs varam pamainīt. Skatu leņķa pamainīšana, darbs. Darbā viss mierīgi, darbā viss sakārtoti. Atkal šeit ir klāt, šajā mēnesī jau otrā kārtī rādās radošums. Tāda spēja pamainīt situācijas, kur tu neesi iespiests ar tādiem striktiem noteikumiem un metodēm, ka tu vari tajā savā darba vidē darīt arī tās lietas, kas tev nes gandarījumu, jo ne jau visos darbos viss ir tikai saulēni, ir arī tā praktiskā puse, kas ir jākārto. Līdz ar to te ir iespēja sakārtot lietas tā, kā man patīk, tā kā es jūtos vairāk piepildīts vakarā, nevis kā tikai pastrādājis, bet kā tiešām ieguldījis un ar prieku izdarījis savu darbu. Dažam labam kausu karalis darba jomā var parādīt kādu romantisku vīrieti, kas parādās darba vidē. Tad tiem cilvēkiem, kas meklē attiecības, būtu jāpievērš uzmanību tiem vīriešiem, kas parādās jums caur darbu. Tātad tas ir arī romantisku attiecību iespējamība darbā. Kad skatīsimies partnerattiecības kopsumā. Partnerattiecībās tāds klusums un miers, tāda, man liekas, mazliet atšķirtība, kas varētu būt, ka jūsu partneris vai ir šajā mēnesī kaut kur aizbraucis ceļojumā, vai atrodas komandējumā, vai atrodas kaut kādā savā meditāciju seminārā, kur viņš nav tā kā īsti sasniedzams, vai jūs neesat īsti sasniedzami, un līdz ar to ir tāda mazliet neziņa, tāda kā pauze, nespēšana satikties vai apspriesties vai runāties, kas, protams, var ietvert arī to, ka tas partneris ir tepat blakus istabā, bet vienkārši ir, pieņemsim, ļoti, ļoti aizņemts ar saviem projektiem, mums neizdodas vispār parunāties, un kas cilvēkam sāk palikt tā dīvaina ap sirdi un tādu vientulības sajūtu rāda. Bet, protams, ka tas var norādīt arī uz kaut kādu lielāku strīdu vai klusumu brīdi jūsu attiecībās. Tātad pievēršam uzmanību attiecībām šajā mēnesī, lai tās nav par tādu apgrūtinājumu, kad kāds ir ieslēdzis klusuma režīmu jūsu mājā, ja tā mēdz būt, un tad mēģinam izbēgt vai nokārtot šīs lietas jau iepriekš. Un tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, pakārtējs saka, pakārtējs saka šajā mēnesī stop, šis nav tas laiks, kad jums vajadzētu iesaistīties šajās darbībās, un varbūt vienkārši mēģinam to arī tā kā ievērot. Un padoms, kopīgs padoms. Vēl viens kausu karalis atnācis ir, tātad tas nozīmē, ka kaut kur tuvumā patiešām jums ir vīrietis, kas iespējams izrādā pastiprināt uzmanību. Jums, mīļās sievietes, esat ļoti vērīgas. Bet padoms ir izbaudi no sirds visas tās lietas, kas tev patīk. Lai kas tas būtu. Šim vīrietim patīk surfot. Skatieties, kas ir tas, kas jums no sirds patīk, un atrodiet laiku ikdienā to izdarīt. Uz tikšanos!